Čau, es apkārt. Čau. Es esmu saticis Māru Upmanu Holšteinu un noslēdzot mācību gadu E-klasē. Es viņai gribēju uzdot pāris jautājumus. Galvenokārt, tāpēc, ka Māra ir man vienmēr saistījusies ar, ja es iedomājos brīvlaiks, un tad es sāku domāt par mūziku, tas varbūt izklausās diezgan dulli, bet es kaut kā vienmēr iedomājos, ka tad, kad ir brīvs laiks, tad astronautu mūzika iet. Viņa nevis ir tā mūzika, kur klausīties tad, kad tu strādā, vai tad, kad tu ļoti par kaut ko uztraucies, bet tieši tad, kad tu atpūties. Un ko tu atceries, kad es tev saku skolēnu vasaras brīvlaiks, kas ir pirmā asociācija, kas tev nāk prātā? Beidzot nav jāmācās, beidzot nav mājas darbi. Un tad otra daļa, kas man mazāk patīk, es esmu laukos un nav arī draugi. Nu tā, jo draugi paliek Rīgā, bet man jābrauc uz vasarnīcu. Man vismaz bija tā, ka man bija draugi laukos pašam, man bija savi draugi, citi draugi. Man bija velosipēds, labākais draugs laukos. Un tu bet tev nebija tāda tikai vasaras draugi, kurus tu sastāv? Nē, man nebija tāda vasaras draugi. Es mēģināju iepazīties toties gan. Un es ar savu velosipēdu beigtu braukāju apkārt pa ķemeriem, kur man vasarnīca. Un es domāju, es iepazīšos ar kādu. Un tad es noskatīju pat vienu meiteni, braucot ar riteni, apbraucu vēl vienu kvartālu, saņēmos, un es tā kā stāšos un iepazīšos. Un es prasīšu, cik ir pulkstens. Un es piebraucu jau lēnāk, jo tā kā jau sāk bremzēt, un jau skatos uz viņu, un viņa pēkšņi, ko tu blēns? Un viss aizbrauc projām. Un tā es vairs nekad nemēģināju ar vienu tur iepazīties, un arī visus tālākās vasaras mans labākais draugs bija velosipēds. Tu biji no tiem bērniem, kur, kad klausījās bērnībā dziesmas, tu mēģināji jau tad dziedāt līdzi un izdomāt visādus vārdus, un tur, piemēram, visādām angļu dziesmām. Jā, man bija savas versijas visiem vārdiem, un teikt, es ik pa brīdim esmu šokā, kad es dzirdu Ace of Base, un atklāju, ka viņi dzied kaut ko pilnīgi citu nekā man likās. Zigā. Bet tev jau to laiku patika dziedāt? Tu biji tāda kārtīga dziedātāja? Nē, es nebiju kārtīga dziedātāja, bet ar dezodorantu pudelīti bez poguļa, jā. Un lēkājot pa dīvāniem ar modernu talking fonā. Yomaso. Tā, man nebija nozīmes pēc tiem vārdiem, es vajag dziedāt. Es nezinu, tēt, mēs pa dažādiem laikiem, es jau tēt brausēju, jā. Bet forši, šovasar tev nebūs nekāda vasaras brīvlaika. Nē, tev nebūs. Modern talking varbūt tev arī būs. Bet tev nebūs nekāds īpašais brīvlaiks. Es vispār plānoju, tagad Jučiks tūlīt mūsu ģitārists precās. Tad viņš brauks atvaļinājumā medus mēnesī uz 2 nedēļām uz Ķīnu. Okay. Un es ieplānoju, ka man arī tad būs atvaļinājums. Forši. Un ko tu darīsi? Vasaras nometne arī. Es mācīšos arī dziedāt par citu vasarām, ja es braukšu uz meistarklasēm. Tas ir, ko es gaidu kā savu vasaras super lielo nometni. Un ar Ziedoņu fondu viegli arī mums būs radošā nometne atkal. Tā, ka... Jūs vēl vienu platu rakstīt? Nē, mēs nerakstīsim vēl vienu platu. Mēs šoreiz mēģināsim izdomāt kaut ko citu, ar ko pārsteigt pašiem sev pirmām kārtām. Pirms gada jūs jokojāties par to, ka būs smagi. Smagi jau iznāca. Tu neesi dabūjis smagi. Es neesmu dabūjis smagi. Smagi ieraksts ir tāds, kur visi tie, kas oriģinālā nav ikdienā mūziķi, vienkārši deklamē kādu dzejoli ļoti tādā epohālā balsī, ja? Un tad fonā, jā, tur kaut kāda čīgāšana netiek. Klausies, tu teici, ka tu trenēsies dziedāt, vai es domāju, tas interesē daudziem un daudzām, kas tikai tagad sāk dziedāt, vai vispār kaut kad beidzās darbs ar pedagogu? Vai ir kādreiz tāds moments, ka tu vari pateikt sev, ka jā, tagad es māku dziedāt, tagad es iemācījos dziedāt, tagad es dziedāšu? Vai arī tas ir visu mūžu, ka tev ir kāds vajadzīgs? Tas ir visu mūžu, bet kas ir labās ziņas, kuras man likās briesmīgas ziņas, tad, kad man to pateica mans pirmais pedagogs Adriāns Kukvas pirms 10 gadiem, viņš man teica, neuztraucies, Māra, pirmie 10 gadi ir tie grūtākie, pēc tam būs vieglāk. Un man likās, ko 10 gadi jāmācās, un tagad tie 10 gadi reāli ir apkārt. Un es sajūtu, ka ir vieglāk. Tiešām? Jā, un tiešām es tagad sāku justies, ka beidzot es to valsts sāku vadīt, un ka jau tā vokālā papildināšana ir vairāk tāda ļoti interesanta, nevis tāpēc, ka ir izmisīgi kaut kas obligāti jādara, bet tāpēc, ka vienkārši man ir interesanti kā tālāk. Bet pirms tam bija tā kā, ka izmisīgi tur kaut kā jācīnās, lai tās nocis ir vispār taisnas un izmisīgi, lai tā elpa kaut cik turās. Un tā. Tagad sākas tāda jau izklaidējošā izglītība, es teiktu. Bet jā, pirmie 10 gadi bija tiešām grūtākie. Vai būs kāds tavā un astronauta jaunajā platē dzirdams kāds triks? Kāds vokālais triks, vai tu esi iemācījies kaut kādus trikus un mēģinās? Ir viens triks, es varu uzreiz izstāstīt, kāds ir triks. Tu varbūt var arī mums nodemonstrēt? Baigi grūti, bet es domāju, apmēram tur tādu, tas vairāk gan nav vokāls triks, bet kā vokālu apstrādā triks, ja.
Es domāju, ka backvokālam jābūt tādam kosmiskam, tā fona balstiņai jābūt tādai, ka nevar saprast, ko dzied. Un es domāju, tāda it kā indisku melodiju, tāda kaut kā tāda. Tā kā indiešiem? Nu, man tā likās, bet, protams, indieši tā nekad nedomātu, ka tas ir kā indiešiem. Un tādu es viņu ierakstīju, apmetu riņķī, tā kā reversā saucās apmetu. Iemācījos dziedāt no beigām, tā kā apmēram, jā. Un tāds viņu apmet vēlreiz riņķī un iegūto pirmo iegūto melodiju, bet ar vēl jocīgākiem skaņas salikumiem, nekā es izdomāju. Ok, man jau reibst galva. Baigi bija, es baigi klausos, man liekas, cik inčīgi skan. Man jau reibst galva par to domājot. Tu man privātā sarunā atklāji, ka plātu mēs nesagaidīsim līdz vasaras beigām, mēs nesagaidīsim arī līdz rudens beigām, bet tas ziemas sākums varētu būt tas, kad astronauti plātu būs. Un ja tu to saki, tad pavasarī tiešām būs, un par nākamo vasaru es esmu pilnīgi pārliecināts, ka... Mēs esam nolikuši datumu 1. novembri. Un tam tā būs būt? Plus mīnus nedēļa. Jā. Vai tev ir skaidrs nosaukumi, ja jūs pateicāt pirms labu laika lauvas? Jā, vai būs, vai dzīvnieku tematika būs kaut kā iztirzāta plašāk jaunajā albumā? Jā, varbūt, ka tu dabūsi krekliņu ar lielu lauvu. Wow. Nu, es tā ceru, ka mums tas sanāks, jā, smuki krekliņu ar lauvām. Kas tev pašai patīk mūzikā, ko tu klausīsies šovasar? Ko tu ieteiktu klausīties citiem? Kas ir tas, kas tev tagad patīk? Vispār ir ļoti interesanta nianse. Es pamanīju, ka mēs ar sound poetu Saišpuru Jāni šobrīd esam uz diezgan līdzīga domu viļņa. Un es arī viņus mazliet esmu paklausījusies vairāk, un man šī doma vēl vairāk sāk likties patiesa. Tā kā iesaku viņus paklausīties, jā. Sound poets? Sound poets iesaku paklausīties, jā. Kalniem pārdrošana, visi zina, bet tā nav vienīgā skaistā dziesma viņiem. Māra Upmane-Holsteina, viņai priekšā ir strādīga vasara, kurā viņa arī nedaudz atpūtīsies, un priekš E-klase LV, priekš skolnieku mērķa auditorijas tev ir jānodod viens vasaras brīvlaika vēlējums. Un tas ir jāizdara, diemžēl, tagad. Labi, tas vēlējums ir tāds. Es mēģināju dabūt sev labāko vasaras draugu tikai vienu reizi un nesekmīgi, ja? Kā es stāstīju ar to vēl briesmīgais gadījums manā dzīvē, kas man traumēs visu mūžu. Mans ieteikums ir mēģiniet vismaz 5 reizes, un tikai tad, ja nesanāk, atdodieties tam velosipēdam, ja? Tā mēs arī darīsim. Mīļš, tev paldies! Jā, paldies!